Apsēdies ērti un brīvi un sāksim meditāciju. Iezemējies, izsauc centrālās saules, tīrās gaismas un mīlestības enerģijas, virpuļveida enerģiju gaismas portāla veidā. Šī meditācija saucas DNS matricas aktivizēšana. Izsauc apvienotās gaismas spēku enerģijas, kurām paredzēts atbrīvot mūsu visumu no tumsas un ļaunuma pasaules un atjaunot sākotnējo tīrās gaismas plānu mūsu virsvisumā Orvantonā un mūsu visumā Nebadonā. Izsauc kosmiskās mātes radīšanas enerģiju. Izsauc kosmisko gaismas spēka enerģiju. Izsauc kosmisko uguns transformējošo enerģiju. Un apvieno šīs enerģijas vienotā enerģijas plūsmā. Virpuļveida enerģijas gaismas portāla veidā. Piepildies ar enerģiju un sajūti, kā šī enerģija piepilda tavu fizisko ķermeni, tavus smalkos ķermeņus, tavu daudzdimensiju būtību, tevi un telpu ārpus tevis. Viss piepildās ar gaismu un mīlestību. Senos laikos, pirms tu iemiesojies blīvajā fiziskajā ķermenī, pirms tu nokļuvi duālajā zemo vibrāciju pasaulē, pirms tu sāki apgūt pieredzi ciešanu un sāpju pasaulē, tu biji dievišķa, gaismu nesoša, radoša un mīlestību izstarojoša būtība. Tu biji gaisma un mīlestība vienotībā ar visu, kas ir. Ar visu, kas ir radīts no centrālās saules, ar gaismu un radošo spēku. Un brīdī, kad tu nokļuvi Orvantona virsvisuma lokālajos visumos, laikam taču nokļūstot Nebadona visumā, tur sāki pieņemt dievišķus, fiziskus veidolus, līdz ieguvi arī dievišķo dievcilvēka ķermeni. Un vai atceries, toreiz tavs cilvēka ķermeņa genotips sastāvēja no 12 DNS spirālēm ar ļoti sarežģītu DNS struktūru. Tava dievišķā DNS matrice iedalījās divās daļās. Fiziskā ķermeņa DNS, kas atbilst fiziskās pasaules esības formai, un ar fizisko redzi neredzamie DNS līmeņi smalkajos ķermeņos. Toreiz tava ģenētiskā matrice, kurā ir ierakstīti visi notikumu varianti un instrukcijas konkrētās situācijās, darbojās kā tava fiziskā ķermeņa ideāls genoms, jeb pilns tava organisma gēnu komplekts. Tava fiziskā veidola katra šūniņa
nesa pilno genomu. Tavā katrā šūnā bija visa pilnā informācija par tevi. Tāpat kā tagad, arī tad tavs fiziskais veidols sastāvēja no vairāk kā 10 triljoniem šūnu, kuras ir saistītas savā starpā un darbojas ar sarežģītiem, precīzi organizētiem procesiem. Un nekas šajā gaismas evolūcijā, veidojot tavu ķermeni, nebija nejaušība. Un genomā bija iekļauta unikāla informācija par tevi. Un katru mirklī vēl tagad. Un neredzamais šūnu un DNS mehānisms vada visus bioloģiskos procesus cilvēka organismā. Katru mirkli organisms elektriski, ķīmiski un informatīvi pārstrādā triljoniem vienību informācijas. Un tad tu biji dievišķa būtība, kas balstījās uz fiziskajā pasaulē, dzīvā matērijā veidoto, saprātīgo fizisko ķermeni, kur katrai šūnai ir sava apziņa. Un katra šūna apzinās sevi, blakus šūnas, un tās sazinās savā starpā un sadarbojas visa organisma vienotībā, visas šūnas viena ar otru. Tās sadarbojas. Tavā dievišķajā būtībā bija harmonija. Harmonija garīgajā līmenī, harmonija fiziskajā ķermenī, harmonijā starp tavu dievišķo gaismas enerģētisko formu un fizisko ķermeni. Un tu biji dievišķa būtība un apzinājies sevi kā vienotu veselumu. Tu prati rūpēties par savu organismu pareizi fiziskajā pasaulē, gan ar domām, vārdiem un rīcību, un uzturēt pozitīvo enerģiju uzkrājumus. Bet kā Dievs, kā gaismas Dievs, tu nesi tīro gaismu, kas atbilst gaismas etalonam. Taču šobrīd tumsas un ļaunuma pasaulē esot apagējā, pārāk bieži cilvēks, kurš ir aizmirsis, ka ir dievišķa būtība, ar savām domām, vārdiem un rīcību, izjauc ķermenisko harmoniju, izjauc saskaņot šūnu darbību un līdzsvaru starp dievišķo un fizisko. Un tas bija senos laikos, kad gaismas dievi radītāji bija nonākuši uz zemes vai ārpus zemes, taču sāka jau apgūt fizisko pasauli iemiesojos. Tas bija senos laikos, kad tumsas un ļaunuma pasaule sāka veidoties, pieņemties spēkā un jaudā. Un tad tumsas pasauli ieraudzīja gaismā un mīlestībā starojošos gaismas dievus, arī tevi. Un pārāk bīstami bija šo gaismas dievu izstarotā gaismas un mīlestības enerģija. Pārāk bīstams bija šo gaismas dievu izteikto domju un vēlmju materializācijas spēks priekš tumsas. Pārāk bīstami bija gaismas dievi tumsas pasaulē. Ļaunumu un ciešanu pasaules darbinieki izdomāja un realizēja slepenu pret kosmiskajiem likumiem un gaismas evolūciju vērstu plānu. Plāns paredzēja izjaukt līdzsvaru un harmoniju starp gaismas dievu un viņa gara un dvēseles templi, fizisko ķermeni.
pamazām un neuzkrītoši, taču mērķtiecīgi un neatlaidīgi. Cilvēku fiziskajos ķermeņos tumsas un zemo vibrāciju ietekmē tikai jauktas un postītas šūnu DNS struktūras, izjaucot DNS spirāļu darbību un ietekmi uz harmonisku sadarbību starp dievišķo būtību un fiziskajā ķermenī uzglabāto informāciju par dievišķo izcelsmi. Un vai atceries, kā tas notika ar tevi? Vai vari ar laika telpas enerģijām solīti par solītim dodies savā pagātnē un ieraudzīt, atcerēties, vizualizēt, nojaust, kā tevi lēni un pakāpeniski tumsas pasaulē no gaismas dieva radītāja pārvērta par beztiesīgu duālās sistēmas vergu. Un vai tu spēj atcerēties, kā tavas dievišķās spējas un prasmes ik mirkli samazinājās un izzuda līdz ar katru izjaukto DNS dievišķo spirāli? Un vai tu spēj apjaust, ka tavā ķermenī no 12 aktivizētām DNS spirālēm darbojas vairs tikai 2 DNS spirāles, kur uzdevums ir nodrošināt tavas eksistences primitīvās nepieciešamības? Vai atceries? Tu taču vēlējies iemiesoties tādēļ, lai sasniegtu tādu gaismas enerģijas spēku un jaudu, kas dod iespēju izveidot ne tikai 12, bet arī 13. DNS spirāli. Un 13. DNS spirāli ir mīlestības, dažādo enerģiju formu un veidolu krātuve. Un vai atceries, ko paspēji jau apgūt 13. spirāles aktivizēšanai, pirms ļaunuma pasaule tevi pakļāva? Ir tā, kā ir. Mēs esam šeit un tagad, ar to, kas ir mūsos, gan garīgi, gan fiziskajās dvēseles templī. Pieņem šo pieredzi ar pateicību un atbrīvojies no valgiem, bažām, kas no dievišķās būtības tevi pārradīja par beztiesīgu tumsas pasaules vergu. Gaismas cilvēki, laiks mosties, un šis laiks jau mūs modina. Svaraga rītausma ir sākusies, un galaktiskā rītausma ar katru laika sprīti pieņemas spēkā, spožumā un enerģiju jaudās. Un kaut arī dažiem atmoda jau ir sākusies ātrāk, citiem tā ir sākusies nedaudz vēlāk, vēl daži kavējas ar pamošanos. Taču centrālā saule šobrīd sūta tik jaudīgu gaismas un mīlestības, enerģiju stariņus un sveicienus, ka DNS spirāls jau sāk atjaunoties dievišķās kārtības matricēs. Bet vēl spēcīgāk un ātrāk tavas DNS spirāls var atjaunoties un aktivizēties, ja tu pats apzināti, es uzsveru, ja tu pats apzināti ņem dalību savu DNS spirāļu, matricu un struktūras atjaunošanā. Tev ir jāizsaka nodoms un atļauja, ka tu vēlies pamosties no dualisma laikmeta, ilgās naudas, zemo un tumsas pasauļu vibrācijās. Tev ir jāizsaka nodoms un atļauja, ka tu vēlies atjaunot savu patieso gaismas dievaisību, ka tu atkal vēlies starot tikai un vienīgi gaismā un mīlestībā. Bet sava kosmiskā uzdevuma izpildēji
tu atkal vēlies atgūt visus savus gaismas instrumentus, kas ir tavi, tev ir piederējuši laiku laikos. Tu tikai izsaki nodomu, un kosmiskās debesis sadosies rokās, lai tev palīdzētu. Pirmais solis. Domās izsaki nodomu, ka tu vēlies, lai tavā būtībā tiek savienotas un sasaistītas visas 12 DNS, visi DNS slāņi ar visām pārējām chromosomām katrā šūnā, visā ķermenī, atjaunojot un radot jaunības un dzīves spēka chromosomas. Tāpēc domās pie sevis klusiņām atkārto. Es izsaku savu nodomu, aktivizēt visas apslēptās gaismas programmas manās šūnās un manās DNS. Es dodu atļauju un lūdzu, lai līdz ar manu DNS atjaunošanos atjaunojās arī manas gaismas, dievišķās būtības, cilvēka ķermeņa matrices. Es vēlos mainīt savus bioloģiskos procesus savā ķermenī. Es vēlos, ka es jūtos un es esmu jaunāks un veselāks ar katru mirkli. Un vai vari vizualizēt, izdomāt, apjaust, ieraudzīt, kā tu vēlies šī nodoma praktisko izpildi fiziskajā ķermenī? To, ka tu atjaunojies, atveseļojies, esi vingrs un kustīgs, aktīvs un dzīvespriecīgs. Dod atļauju, lai visas piesauktās gaismas enerģijas, ko tu apvienoji vienotā enerģiju plūsmā, kosmiskās mātes radīšanas enerģija, kosmiskā gaismas spēka enerģija, kosmiskā uguns transformējošā enerģija, virpuļveida enerģijas plūsmā, ieplūst tevī un sāk realizēt un piepildīt tavu izteikto nodomu. Un iespējams, ka pēc šī nodoma izteikšanas sajutīsi mazo skudriņu tekalēšanu vai durstīšanu ķermenī un vienlaicīgi sajutīsi arī dziļu mieru. Tas ir apliecinājums tam, ka DNS ir saņēmusi tavu nodomu izpildēji. Un lai tavs nodoms ir realizēts, otrais solis. Dod atļauju, ka tavs DNS un smalko ķermeņa enerģija aktivizējas tava nodoma realizācijai. Tāpēc domās izsaki nodomu. Es atļauju manām DNS spirālēm, chromosomām sakārtoties, atjaunoties dievišķās manas esības, sākotnējā veidolā un būtībā. Es vēlos, ka es esmu atjaunota savā sākotnējā dievišķās esības būtībā. Un tad trešais solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim, veikt DNS matricu aktivizāciju visos plānos, ķermeņos manī, manās esības daudzdimensiju būtībās,
manos visos dvēseļu aspektos, garā, monādē un virsmonādē, līdz pat manai sākotnēji, centrālajā saulē. Un tad 4. solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim un manai esībai transformēt un pilnībā manu būtību atbrīvot no visām pašiznīcināšanās un verga programmām, kuras ir manā personīgajā matricē, kuras ir ierakstītas un aktivizētas manī no manas ģimenes un dzimtas matricēm, vai tās man mākslīgi radījusi tumsas un ļaunuma pasaule. Piektais solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim un manai esībai transformēt un pilnībā manu būtību, atbrīvot no negatīvajām, neveiksminieka un nelaimes gadījumu programmām. Tai skaitā no manām sarkanajām pogām, ar kurām var darboties tumsa. No visām programmām, kuras ir manā personīgajā matricē, kuras ir ierakstītas un aktivizētas manī, no manas ģimenes un dzimtas matricēm, vai tās man mākslīgi radījusi tumsas un ļaunuma pasauli. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, un tas jau ir 6. solis, manam ķermenim un manai esībai transformēt un pilnībā manu būtību, atbrīvot no visām slimībām, no visām iedzimtajām un hroniskajām slimībām, imūnajām, no hormonālajām, nervu, psihes, no onkoloģijas, cukura diabēta, redzes un dzirdes problēmām un no visām orgānu un orgānu sistēmu slimību programmām, kuras ir manā personīgajā matricē, kuras ir ierakstītas un aktivizētas manī, no manas ģimenes un dzimtas matricēm, vai tās man mākslīgi radījusi tumsas un ļaunuma pasaule. Septītais solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim un manai esībai transformēt un pilnībā manu būtību, manu ķermeni atbrīvot no visa veida toksīniem, šlakām, akmeņiem, smiltīm, sāļiem, brīvajiem radikāļiem
fiziskajiem un enerģiskajiem parazītiem. Un šo sārņu uzkrāšanās programmām, kuras ir manā personīgajā matricē, kuras ir ierakstītas un aktivizētas manī, no manas ģimenes un dzimtas matricēm. Vai tās man mākslīgi radījusi tumsas un ļaunuma pasaule? Un 8. solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim, manai esībai, transformēt un pilnībā manu būtību, manu fizisko ķermeni un smalkos ķermeņus, atbrīvot no psihiskajiem vīrusiem un apziņas rēgiem, no enerģiju formām ar tumsas vibrācijām, kuras okupējušas manu ķermeni, no visām parazītu būtnēm, no naida, no agresijas, formu būtnēm, no aizkaitinājumu būtnēm, no depresijas un pašnāvību būtnēm, no atkarību būtnēm, Halloween būtnēm, antibūtnēm, seksuālajiem dēmoniem un būtnēm, bezspēcības un bezcerības būtnēm, no dažādiem hibrīdiem, no drakonu, reptiļu un pelēko, no mākslīgā intelekta enerģiju formām un citām apziņas radītajām zemo vibrāciju enerģijas programmām, no visām būtnēm, kas traucēja man būt tiešā saistībā ar manu apziņas noskaņotāju, no primitīvajiem gariem, no visām parazītu programmām, kuras ir ierakstītas manā personīgajā matricē, kuras ir ierakstītas un aktivizētas manī, no manas ģimenes un dzimtas matricēm, vai tās mākslīgi radījusi tumsas un ļaunuma pasaule. Un es attīru savas smadzenes un sevi no negatīvās domāšanas, no zaimošanas, no zemiskām domām, no bailēm un izmisuma, no bezcerības, un tās pārrada pozitīvās vēlmēs, domās, vārdos un rīcībā. Un 9. solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS, manam ķermenim un manai esībai transformēt un pilnībā manu būtību atbrīvot no visām programmām, kas traucēja mana ķermeņa pilnīgai atveseļošanai, no programmām, kuras ir manā personīgajā matricē, ierakstītas no ģimenes un dzimtas matricēm,
vai tās mākslīgi radījusi tumsas un ļaunumu pasaulē. Un es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS sinhronizēt un harmonizēt visu manu orgānu un orgānu sistēmu darbību. Šo sistēmu atveseļošanai. Es ieslēdzu un iedarbinu savu DNS mana fiziskā ķermeņa atjaunošanai, vingrumam, elastībai un jaunībai kopumā. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manam DNS reģenerēt šūnas un orgānus jaunības formā un atjaunot mūžīgo pastāvēšanu. Desmitais solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai aktivizēt visas pozitīvās programmas, manus talantus un prasmes, atjaunot manus dievišķos gaismas instrumentus, atjaunot un aktivizēt manas gaišspējas, gaišredzību, gaišdzirdību, gaišzināšanas, gaišjušanu, spēju lasīt informāciju no kosmiskā informatīvā lauka, spēju saņemt un pielietot ar katru mirkli potenciāli spēcīgāk tīrās gaismas etalona enerģiju un citas garīgā līmeņa pozitīvās programmas. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai atjaunot pozitronu darbību manā daudzdimensiju būtībā. Pozitronu darbība, kas palīdz atjaunot levitācijas un teleportācijas spējas. Jā, man tas ir vajadzīgs. Un vēl es aktivizēju DNS matrices, sistēmu un struktūru, fiziskās pasaules ilūziju, enerģiju, pozitīvai miedarbībai ar manām vēlmēm, lūgumiem, vajadzībām, spēju materializēt manas domas. Visu, kas vajadzīgs, kas nodrošina materiālās pasaules, manu labklājību, manas dvēseles zemes un kosmiskā uzdevuma izpildēji. Vienpadsmitais solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai un struktūrai es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai un struktūrai ieslēgt un aktivizēt manā daudzdimensiju būtībā visas transformācijas
transmutācijas un pārveidošanas procesus. Tā skaitā transplantāciju un enerģobiozi, lai sagatavotu manu fizisko ķermeni 6 un augstāku dimensiju enerģijām un turpmākai evolūcijai 6 un augstāku dimensiju enerģijās. 12. solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai un struktūrai ieslēgt un aktivizēt manī gaismas dieva radītāja apziņu, virsapziņu, planetāro izpratni un kosmisko apziņu, ar tām atbilstošās rases chromosomu skaitu, kas atbilst gaismas dieva cilvēka, 6 un augstāku dimensiju evolūcijas plānam un scenārijam. Un tad 13. solis. Es dodu atļauju un uzlieku par pienākumu manai DNS sistēmai un struktūrai ieslēgt un aktivizēt manī gaismas dieva radītāja patiesās esības, pastāvēšanas un cilvēka ķermenī atgūtās duālās pasaules pieredzes sintēzi, lai aktivizētu 13. DNS spirāli ar apgūto pilna spektra mīlestības veidoliem un formām, sākot no vienkāršākās mīlestības formas līdz mīlestības augstākajai formai, bez nosacījuma mīlestībai, agape un anandas mīlestības aspektiem, jo es taču esmu gaismas un mīlestības mūžīgi esoša dievišķa būtība. Tu tikko veici 13 soļus savas DNS matrices, sistēmas un struktūras atmodināšanai, atjaunošanai, atveseļošanai, sakārtošanai un aktivizācijai. Un tad domās ieej kādā no savām sakārtotajām šūnām. Nav nozīmes, kuru šūnu tu izvēlies, lai apskatītu. Nav svarīgi, vai šī šūna atrodas plaušās, smadzenēs, redzes orgānā vai sirsniņā. Izvēlies kādu savu šūnu un apskati to tūplānā. Šūnā iztēlojies visus aktivizētos 12 DNS slāņus, kuri tagad darbojas kā viens vesels, ieskaitot bioloģiskos slāņus. Paskaties uz savu DNS. Katram DNS ir sava krāsa, kā varavīksnē. Taču šo krāsu un rotaļa, ņirboņa ir bez pārtraukuma krāsu deja. Un jo vairāk ir aktivizēta DNS, jo skaidrāk ir saredzamas vai sajūtamas atšķirības starp iepriekšējo, bijušo un jauno aktivizēto programmu. Un paskaties uz visu savu ķermeni kopumā. Un ja saskati, ka ir kāda tavas esības daļa, kura nav iedarbojusies vai aktivizējusies, vai aktivizējas lēni tavas domas un vēlmes par DNS aktivizāciju,
palūdz no centrālās saules, papildus tīrās gaismas etalonu enerģiju, ātrāku, straujāku, taču harmonisku DNS atjaunošanas procesu aktivizācijai. Un tici, ka tas, ko tu esi izteicis ar savu domu un vārdu spēku, noteikti notiks. Tu tikai tici. Tava atļauja ir dota, tava vēlme ir izteikta un sakārtošanās notiek. Tikai turpini uzturēt spēkā savus nodomus. Un atceries, ka mainot savu DNS, mainās arī tavas cilvēciskā ķermeņa matrices. Tāpēc turpini uzturēt spēkā savu nodomu, ka visi tavi jaunizveidotie DNS savienojumi tiek aktivizēti katrā tavā ķermeņa šūnā, piepildot tevi ar tīrās gaismas spēku, dzīvības spēka enerģiju, radīšanas enerģiju, un integrācija rada gaismas, mīlestības un harmonijas būtni, kas visur izstaro gaismu, mīlestību un harmoniju. Un būtni, kas realizē savu gaismas kosmisko uzdevumu, palīdzēt planētai Zeme, cilvēkiem un visiem māmuļas Zeme bērniem, pāriet tīrās gaismas un mīlestības evolūcijā. Un tici, ka tas notiks. Tu tikai tici. Jo tieši tāpēc arī gaismas skolotāji tevi vada, māca, sargā, dažreiz bar, bet atkal vada, atkal māca un atkal sargā. Un tas viss tikai tādēļ, lai piepildītos gaismas plāns. Un vēl šodien es tev gribu novēlēt skaidrības eņģeli. Daži cilvēki diskusijā prot ļoti skaidri noformulēt to, par ko īstenībā ir runa. Viņi ieklausās argumentos, viņi jūt arī emocijas, kas sarunā nāk līdzi. Un viņi ļoti skaidri norāda uz to, kur ir problēma un tās iespējamais risinājums. Viņi nebūtu nav psihologi, bet viņiem ir skaidrs skatījums uz to, kas ir īsts. Un ja viņi kaut ko pasaka, tad trāpa kā naglai uz galvas. Viņi padara skaidrāku to, kas tevī bija saduļģojies un kļuvis necaurredzams. Viņa tev ir skaidrības eņģeļi. Un arī tavs skaidrības eņģelis grib atnākt arī pie tevis un izvilināt no tevis ģenētisko mantojumu, kas jau tevī ir. Droši vien pats esi pieredzējis, kas notiek, ka tev pēkšņi viss ir kļuvis skaidrs, ka tev ir kļuvis skaidrs, kas jādara, kas ir tavs aicinājums, kādam jābūt tavam turpmākajam ceļam. Un esi skaidri sapratis to, kas ar tevi notiek. Varbūt tu jau iepriekš biji lauzījis galvu par sevi un nekur īpaši tālu nebija ticis. Taču pēkšņi, kā no skaidrām debesīm, nāca gaismas stars, kas tev visu izgaismoja. Tad pie tevis bija atnācis skaidrības eņģelis ciemos un atvēra tev acis, lai tu ieraudzītu īstenību. Un tu pavisam skaidri sajūti eņģeli, kas tavā pretrunu mocītajā sirdī ienesa skaidrību. Tā bija pieredze, kurā tu piedzīvoji eņģeļa klātbūtni. Skaidrības eņģelis vēlas tev palīdzēt, ieraudzīt pašam sevi, līdz pat sirds dziļumiem. Ja tu jau esi pieredzējis šajā jautājumā, tu vari kļūt
par skaidrības eņģeli citiem. Kādā sarunā tu vari pēkšņi skaidri ieraudzīt to, kas otram īstenībā ir vajadzīgs, nepieciešams, kas viņam nāktu par labu. Tad tu varēsi ieviest skaidrību viņa juciklīgajās domās. Un viņš par to tev būs pateicību parādā. Viņš vienkārši būs tev pateicīgs. Šādu skaidrību nemaz tik vienkārši nevar iemācīties. Lai tiktu skaidrībā, bez skaidrības eņģeļa tev tomēr neiztikt. Vari lūgt, lai skaidrības eņģelis nāk tev palīgā. Kad draugs vai draudzene grūtā situācijā lūdz tev uz sarunu, taču neej uz šo sarunu, spiežot sev būt par veiksmīgu padomdevēju vai spiežot sev būt tādam, kurš noteikti palīdzēs vai kuram būtu jāatrisina otra cilvēka problēma. Gluži vienkārši vari mierīgi ielaisties sarunā, ja tu paļaujies uz to, ka skaidrības eņģelis nāks tev palīgā un dos kādu ideju, kas izskaidros situāciju un palīdzēs tikt tālāk. Varbūt ilgi klausīsies, un tev nebūs ko teikt, jo neko nesapratīsi. Taču tad tevī pēkšņi parādīsies kāds kluss impulss, kaut ko pateiksi, un tas būs tieši tas, kas bija vajadzīgs. Tu zināsi, ka skaidrības eņģelis bija atnācis tev palīgā. Es šodien tev uzdāvinu vēl vienu eņģeli, skaidrības eņģeli. Tas ir tavs. Ņem to līdzi pēc šodienas meditācijas. Ņem to līdzi, jautā viņam, lūdz viņam, un viņš tev palīdzēs. Un tagad domās izsaki pateicību Māmulei zemei par tev doto zemes veidolu, cilvēka ķermeni. Izsaka pateicību saviem kosmiskajiem zvaigžņu vecākiem par to, ka tu esi. Un pateicies sev un savam ķermenim, ka tu kā gaismas Dievs radītājs esi cilvēka veidolā. Tu esi gaismas Dieva cilvēks. Lepojies ar to un paturi prātā, ka arī tev ir ar cieņu un mīlestību jāizpaužās vienmēr un visur, kā gaismas dievišķajai būtībai. Renu, šodien meditācija ir beigusies, bet līdz uz mājām kopā ar sevi tu drīksti paņemt skaidrības eņģeli. Es tev viņu šodien dāvinu. Paldies!